Jā, nu es te sēžu vēl vakar izskaņā un skatos, ka tūlītās mums aizpildīsies diezgan labs ofers. Burtiski siju sekundu. Burtiski siju sekundu tas mums notiksies. Tā, šitā ir kontrolas zona, ja? Ok. Nu, es pieļauju, ka siju sekundu tas būs. Ja viņi nenoraus nost pēdējā brīdī. Bet tas mums vairs neinteresē, noraus viņu vai nenoraus. Tad mēs iesim iekšā selā. Mēs iesim iekšā selā. Vai ir šīs te deltas? Deltas oferis, delta, tas tā kā mums būtu. Un tad uz ko mēs liekam uzsvaru uz to, ka šī izsola nofēlos. Būs septens atpakaļ šitā te valjo zonā. Un downsides. Uz to mēs, uz to mēs spiežam. Tā. Sweep buyers at 5100. O, Sweep buyers at 5100 point. Hmm. Labi, bišķiņ unlucky. Bišķītiņ unlucky. Bet sweep buyers tas ir ļoti labi. Iesim iekšā šeit. Jā. Šajā te zonā. Labi, te mēs arī varam palikt, jā. Ar šito es biju bišķiņ lucky un iespējams arī nedaudz pātru. Bišķiņ izpirdu viņš cauri tam oferim. Jā, re, ko redzēt. Re, ko redzēt. Re, kā overshootoja, baigi overshootoja šo oferu. It's that fucking easy. It's that fucking easy. Te neko nevajag šamaņot. It's that fucking easy. Un pasties, kā viņš nofeiloja. Viss, tev vairs nav sela. Tev vairs sela nav. Un kā viņš bišķiņ pakrīt lejā, tā sela ir uzreiz paņem. Un es neteiktu, ka baigi agresīvi, bet ļoti ātri viņi paņem kontroli. Kaut kāds lielais vaļs absorbē viņus. Nu un ko? Kā jau mēs runājām. Skatāmies šajā te izsolē, ja viņi nonāk lejā, lai viņi nofeilo šeit, vai ja viņi uziet augšā, lai viņi nofeilo šeit. Viss. Vairs nav ko daudz domāt. Nav vajadzība neko izdomāt un domāt un vēl nezinu, ko darīt. Viss ir melns uz balta. Jā, redz, kā viņš jau tā ļoti jau interesanti te mājā jumtiņu taisa. Bām. Šitas izstāsta pēc toaletes jumta. Ir tās sausās toaletes ārā, o tā viņas izskatās. Tas ir setups. O tāds patterns. Toaletes jumts. Sweep buyers at 5098.2. Sweep buyers at 5098.2. I wish you luck, bros. I wish you luck. I wish you luck. Tagad ir īstais laiks, lai pirktu, jā, bratvā. Krasavas jūs esat. Nu, šitāds setups, nu kā var viņus netreidot? Nu kā es viņus varu netreidot? Nu, ja jau šitāds setups, tā vienkārši degungalā izlien ārā, nu tad viņš ir jāmonetizē tur bez variantiem. Sweep buyers at 5099.6. Sweep buyers at 5099.6. Davai, es vēl gribu dzirdēt šito. Es vēl šito gribu dzirdēt. Sweep my ass. Oh, let's go. Tūlīt tās ieķers melno sārdeli 20 centimetrīgo. Sweep buyers. Tas ir labi, tas jau man patīk.
Tad jau es jau jūtos tāds, jau tāds čiliņš jau uznāk, jau varētu jau pat mēs varētu atstāt to treidu un iet gulēt. Šitādu treidu varētu atstāt un iet gulēt. Un tā tu čaju. Un vienkārši iet gulēt. A? Jo! Un šito treidu varētu atstāt un iet gulēt. Ir vērts par to padomāt. Tieši šādu setupu par to ir vērts padomāt. Varbūt varētu pirmo reizi atstāt treidu un aiziet gulēt. Mm? Not bad, kas te notiek. Fū, 113 kontaktu pašā fucking augšā. Crazy shit. Crazy shit vienkārši. Tā, um, to es jau nojāju. Evo, šitas setups ir baigi labs. Šitas setups ir baigi labs. Es gribu selot vēl. Es eju ar lielāku risku. Es eju ar lielāku risku. Tā, vēl vajag dabūt čekot atasā. Jā, šī te zona. Tā, es apstīšos tūlītās siju sekundu. Jā. Um, jā, tas būtu mums šeit. Ierēķināsim vēl iekšā overshootu, CFD, sintētika, delta, viss tā pa iebot. Un šeit es gribētu būt, jā. Es nezinu, es negribu sahaipoties, bet šitas ir labs setups. Šitas ir kaut kāds baigi labais setups. Kā viņi te salec tagad iekšā? Jo, oferi mēs aizpildījām. Virs kontrolas zonas. Šī te izsole viņai vajadzētu failot. Gamma pozitīva. Sweep buyeri ir. Šeit, ko vēl vairāk var vēlēties? Un ideālākais, man liekas, tiešām būtu, pats ideālākais būtu suka aiziet gulēt. Vienkārši aiziet gulēt. Un nejāt smadzen. Varbūt tās vērts ir to paprovēt. Stop ir. No kas? Nu, stop ir. Nu, ko darīt? Nē, pastīsimies, ar ko tas viss tagad beigsies vakar izskaņā un padomāsim, varbūt tās ir vērts. Varbūt tās vērts ir aiziet gulēt. Jo setups ir konfekta. Visideālākais, ko dara normāli izskoloti cilvēki, kuriem ir. Ooh, yeah, sweep my ass, bro. Sweep my ass. Just like that. Un tie nebija aplausi. Jā, karoči, normāli cilvēki, kuriem ir normāla izglītība, viņi mācījušies skolā. Viņi dzīvo reālos apstākļos, reāli dzīvo, un es kaut kādā pasaku pasaulē. Un šitas jau viss, jau viņš jāņem nost un vso. Viņš jāņem nost un viss. Bet ģibīlas, sāk schēmot. Labs setups, baigā konča, vai, un tūlītās, kad dabūs pa zobiem, ļe. Un tad sākās zāģis lielāks. Ļe, tagad ko darīt? Aizmiglojās acis, parādās kaut kāda fucking šitā te emocionalitāte. Tā man zvana. Jā, anyway. Nu, davai pamēģināsim šo toaletes jumtu. Vismaz varbūt tās nomonetizēt līdz šejienai. Nu, vismaz pamēģināsim, varbūt. Un te jau redzēs. Un toaletes jumtam ir svarīgi, ot šitā te zona.
jo tad tālāk seko pati butka, un ja viņš jumtam iziet cauri, tad viņi ierauj te pašā butkā, te ir tas caurums, un te, ja viņš iekrīt iekšā, tad viņi noskalo zemāk. Tas ir tolets butkas paterns. Let's see. Tā es ēstu vakariņas, bet, nu, šitas tā varbūt tās bišķiņas skaisti ir, kā viņš jau sāk jau kontrolas zonas jau būvēt. Tas varbūt tās jau tā ir. Nu, klasiski pieņems, es nezinu, lower high, tas jau tad ir tā jau skaisti. Šitādā gadījumā. Ko mums dara šobrīd čoki? Kaut kādu čiliņu viņi ieķēruši ir. Kaut kādu čiliņu viņi ieķēruši ir, jā. Nav jau arī likviditātes, tur jau ar tie sūdi. Tā kā, nu labi, iedosim līdz vakar izskaņai. Šitam visam padzīvot dzīvi, un tad pieņemsim lēmumu, ko darīt tālāk. Tā, kamēr sēd vakariņas, skat, kas te noticis. Skat, kas te mums ir noticis. Un zin, kā ir? Ot šitā. Un ņehuj, pist savu smadzenes. Bet potenciāli skatāmies uz iespēju, ka šīs vēl var nofeilot. Un ja viņi nofeilot, tad jau ir īzī. Tad arī rītdienai biesi skaidrs jau, uz ko skatīties. Bet setups labs, bet nu būsim realisti. Ne jau es būšu tas cilvēks, kas turēs te kaut ko pa nakti vaļā.